Es pēc jums vērsīšos atbilstoši. Paldies par informāciju. Aiziet. Jauks 20. septembra rīts Rīgā. Šodien ir īpaša diena. Rīgas domas vadība aicina cilvēkus ierasties uz darbu ar kājām, sabiedrisko transportu, velosipēdiem. Diena bez auto. Super! Bet kā ierodas uz darbu paši Rīgas domas darbinieki? Ko jūs domājat par Rīgas domas iniciatīvu šodien ierasties bez auto? Es pat neesmu dzirdējis. Ļoti laba iniciatīva, ja viens cilvēks dzīvo Rīgas administratīvajā teritorijā. Iniciatīva laba, bet ne visiem viņa varbūt tā ļoti ērti. Ja, piemēram, tu brauc no citas pilsētas. Es nekad neesmu dzīvojis Rīgā. Ja par Rīgu, tad var, bet ja ārpus Rīgas, tad tas, diemžēl, nav iespējams. Jā, ir labāk ārpus Rīgas. Kāpēc jūs braucat šodien ar auto? Pēc, ka es dzīvoju ārpus Rīgas. Ja es dzīvotu Rīgā, tad es laikam ierastos. Nē, paldies, es nekomentēšu. Es mobils, es ar automašīnu. Tās ir atkarīgs no attālumā, laika apstākļiem. Iniciatīva laba. Ļoti laba iniciatīva. Jā? Un kā jums veicas ar izpildi? Man darīšanas ir. Nebija dzirdējis. Es šodien lietoju automašīnu, ņemot vērā manas plānus pēc darba. Nav laika, jāsteidzās. Man ir daudz bērnu, līdz ar to man ir jāved daudz bērnu. Bez auto? Jā, mobilitātes nedēļā. Ļoti laba iniciatīva. Nē, es domāju par to, kāpēc jūs man filmējat. Man ar auto ir brauciens stundu un daudz ātrāk nekā sabiedrisko no Mangaļsalas atbraukt. Nekomentēšu. Iedošana. Cik jūs maksājat par autostāvvietu? Apsveicami. Man, diemžēl, no Inčukalna variantu bija jābrauc ar auto. Kā domas darbiniekam nav jāmaksā par stāvvietu. Tas tā kā papildus algas pielikums, vai ne? Papildus bonus, jā. Cik maksā to bonusu tiem, kas brauc ar velosipēdiem darbiniekiem? Nemaksā bonus, kas brauc ar velosipēdu. Parasti cilvēkiem tas izmaksā kaut kā 200 eiro šeit parkoties. Vai tu liktu mašīnu šeit, ja tev būtu jāmaksā mēnesī 200 eiro? Šeit? Protams, ka nē.